parlamentārās republikās no parlamenta un ir atbildīgi parlamentam lielākā mērā nekā valdības vadītājiem. Ja jūs paklausījāties pagājušajā nedēļā, ko īsti runāja valsts prezidents Andris Bērziņš tajā savā valdības apstiprināšanas sēdē. Tas laikam bija tā 12. Saeimas pirmā sēde, kur viņš teica par to, ka vajadzētu stiprināt izpildvaru Latvijā. Tā ideja ir pavisam skaidra, jo parlamentārās republikās izpildvaras vadītājs ir samērā vāja figūra. Tajā ziņā, ka izpildvaras vadītājs ir vairāk tāds kā dažādu partiju interešu moderators. Ja? Un viņš ir, kā saka, viens no daudziem līdzvērtīgiem. Ja? Viņš ir ministra prezidents, viņš ir galvenais no ministriem, bet nedz viņa ministri nav tieši ievēlēti, viņi visi nāk no parlamenta. Līdz ar to tam ministra prezidentam nav nekādas tādas īpašas pārākuma izjūtas par visiem pārējiem ministriem. Prezidentālās republikās, protams, situācija pavisam atšķirīga, jo tur ir viens stiprais zēns vai stiprā meitene, ja, kas ir ticis ievēlēts tiešā balsojumā. Un tur, tad, protams, šis stiprais zēns vai stiprā meitene var izvērsties, tāpēc, ka viņš ir, kā saka, viņam ir tautas mandāts, kur pretī pārējiem nekā tāda nav. Ja? Parlamentārās republikās šajā ziņā ir valdībās krietni lielāks haoss, tāpēc, ka šo valdību vadītāji nāk no parlamenta un ir atbildīgi parlamenta priekšā. Arī visi ministri nāk no parlamenta vai tiek parlamenta apstiprināti. Kā rezultātā, tad, protams, kā saka, ļoti bieži ministri, kā tas Latvijā gadās, skatās, tad, kad viņi pieņem kādu lēmumu, nevis uz to, ko viņiem saka valdības vadītājs, respektīvi cienījumā Laimdotas Straujums kundze šobrīd, bet gan viņi skatās, ko saka man partija. Vai ne? Partijas viedoklis ir daudz nozīmīgāks nekā valdības vadītāja viedoklis. Taču šīs parlamentārās valsts ir savā ziņā stabilākas demokrātijas, gluži vienkārši tāpēc, ka tur nevienam netiek dots rokās tik daudz varas, lai viņam būtu pārmērīgs kārdinājums šo varu izmantot ļaunprātīgi. Ja? Kas, diemžēl, ļoti bieži gadās prezidentālās valstīs. Mēs zinām, ka gan Latīņamerikā, gan arī bijušajā PSRS ir vesela virkne ar valstīm, kas no sākuma iedomājās, ka viņas būs tādas Amerikas tipa prezidentāls demokrātijas apmēram pirms kādiem gadiem 20. Ja? Taču šobrīd viņas visas ir pārvērtušās par de facto autoritāriem režīmiem, kuros nekāda demokrātija nav iespējama. Ja? Es runāju šai gadījumā par tādām valstīm, kā visas 5 stānas, Centrālā Azijā, Baltkrievija, Krievijas federācija arī lielā mērā, diemžēl, Azerbaidžāna, Armēnija un tā tālāk. Ja? Šīs valstis, kas kādreiz ir bijušas kā prezidentālas demokrātijas, jau visas ir sen jau autoritāri režīmi. Ja? Kas nozīmē to, ka abām divām šīm iekārtām, proti parlamentārām un prezidentālām demokrātijām, ir savas stiprās puses, bet ir savi riski. Parlamentārās demokrātijas riskē ar ļoti neefektīvu pārvaldi, kā tas pie mums ir, kad mēs redzam, ka, kā saka, parlaments to valdību var nogāzt jebkurā mirklī, un tās partijas kasās, un valdības vadītāja šobrīd nav spējīgi īstenot nekādu konsolidētu politisko kursu un tā tālāk, tāpēc, ka valdības partijas plēš to deķi katru uz savu pusi, vai ne? Kas, protams, ir nepatīkami. Bet prezidentālām sistēmām piemīt citi riski. Prezidentāla sistēma galvenais risks ir tieši šī pārmērīgā varas koncentrācija viena cilvēka rokās. Ja? Un šajā ziņā, un ar to es arī pabeigšu, Amerikas Savienotās valstis ir ļoti labi funkcionējoša prezidentāla demokrātija. Par to nav šaubu. Bet, diemžēl, Amerikas Savienotās valstis nav tipiska prezidentāla demokrātija, jo lielais vairums prezidentāla demokrātija ir 20. gadsimta un 21. gadsimta gaitā vienkārši aizgājušas bojā.
Ja? Tālūk. Kaut kādi jautājumi par šo visu? Kāpēc tad ASV ir atšķirīgs? Tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir jautājums par to, kāpēc ASV tad ir izrādījies tik atšķirīgs. Iespējams, ka pirmkārt tas, ka ASV ir veidojusies krietni savādākā vēsturiskas attīstības gaitā. Kā jau zināt, ASV ir veidojusies patiešām kā štatu apvienošanās, vai ne? 18. gadsimta beigās, kur tie štati pamazām slēdzās kopā tajās, kā saka, Amerikas Savienotajās valstīs, ne vēl to valsts tā sauc. Un līdz ar to tur ir izveidojusies īpaša politiska kultūra, kad tās pavalstis, jeb štati, joprojām jūtās diezgan autonomi un nekādā gadījumā negrib Vašingtonai ļaut sev uzkundzēties, vai ne? Un vienlaikus arī Amerikā mēs zinām, ka ir ļoti efektīvi izveidot tā varu dalīšanas sistēmu tajā ziņā, ka tur netiek ļauts prezidentam, kaut arī viņš ir spēcīgs, bet tur ir spēcīgi arī tie pretspēlētāji. Tā ir ļoti būtiski. Skaidrs, ka Amerikas Savienotos valstu prezidents ir ļoti spēcīga figūra. Tāpēc, ka viņš ir, kā saka, atsevišķās nozarēs, viņš ir, piemēram, tas, kas gandrīz, kā saka, ekskluzīvi lemj par ļoti būtiskiem valstī jautājumiem. Bet tur arī kongress ir spēcīgs. Tas nav tā, ka viens ir spēcīgs un pārējie ir vāji, kā mēs to tradicionāli iedomājamies. Paskatieties uz Krieviju, piemēram, vai ne, kur tas prezidents ir superspēcīgs. Vai ne? Premjērs jau vairs neko, doma nekas, federācijas padoma arī nekas. Tas nozīmē to, ka Amerikas veiksmes stāsts ir iespējams tas, ka tur ir ne tikai spēcīgs prezidents, bet ka spēcīgi arī tie pārējie. Jo ja viens ir spēcīgs un pārējie visi ir vāji, tad ir vāks. Vai ne? Bet ja viens ir spēcīgs, bet arī pārējie ir spēcīgi, tad jau tā sistēma varbūt efektīvāk strādā tieši saspēlējoties tiem dažādajiem varas centriem. Vai ne? Labi, no šīs vietas mēs arī atsāksim nākamajā reizē.